Labrīt, labdien vai labvakar, kā nu kuram, kad kur skatās šo video, sveicināti pilnīgi visi, kas skatās vai skatīsies šo video ierakstu par pamatu principiem, pamatu darbību ar metaforiskām kārtēm, lai katrs sevi iepazītu dažādās situācijās, kas tad ir tas mūsu iekšējais stāsts katram par sevi. Šajā video es gribu teikt to, ka es jums parādīšu, protams, tikai pašus pamatu principus, kā ar šīm kārtīm sadarboties, kā šīs kārtas jūsu dzīvi var pavērst par labu. Tātad tikai tās lietas, lai jūs sev nenodarītu pāri, ja? Un neko vairāk. Tā kā tas viss, ko jūs iespējams darīsiet, pēc tā, kā es jums būšu šo parādījusi, tas jums būs pietiekoši droši un harmoniski. Nu, ar ko tad sāksim? Sāksim to, ka ar kārtīm mēs varam izstrādāt pilnīgi visas dzīves jomas. Mēs varam apskatīt pilnīgi visu, kas saistās ar mūsu dzīvi, ar mūsu emocijām, ar mūsu jūtām. Ja? Kārtas parāda pilnīgi visu. Ja? Ar ko tad mēs varam sākt un ar ko mums vajadzētu sākt? Pirmkārt, mums vajadzētu apskatīties to, kas tad ir mūsos iekšā. Ja? Tie, kas ir varbūt skatījušies, varbūt nav skatījušies manas video par mūsu personības šķausmēm, atkal ātri es jums varu pastāstīt, ka mūsos ir vairākas personības šķautnes. Mūsos ir iekšējais bērns, iekšējais vecāks, iekšējais pieaugušais, iekšējā sieviete un iekšējais vīrietis. Tāpat uz pilnīgi visām šīm personības šķautnēm ir iespējamas kaut kādu izdzīvot jūtu emociju rezultātā sev uzliktas projekcijas. Pie kam šīs projekcijas var būt pilnīgi no dažādām sfērām. Viņas var būt no jūsu kaut kāds dzimts paņemts, viņas var būt uzliktas no dzimtu pēctečiem, kuru sen jau vairs nav, viņas var būt grāmatu, multfilmu, filmu varoņi. Ja? Tas, kas kaut kādā situācijā ir izraisījis jūtas, stipras jūtas un emocijas. Ja? Un stāstīja arī par to, ka visas šīs iekšējās personības šķautnes ar visām projekcijām, ja viņas tādas ir, protams, vistiešāk ietekmē jūsu dzīvi. Ja? Viņas tā kā tādi kardināliņi pelēkie rausta, nemanot un virza jūs un principā pakļauj sevi. Ja? Tas ir viens, ar to būtu jāsāk. Ja? Tālāk es jums ieteiktu, tad sākumā es īsi pastāstīšu, ko jūs varat apskatīt, tad mēs paņemsim vienu sesiju un izskatīsim pa solīšiem, kas un kā tad, tas process, kā tam vajadzētu notikt. Tālāk mēs katrs varam apskatīt sevi sīkāk, ja, iepazīt sevi sīkāk. Un izejot no tā, ja kāda no šīm mūsu, teiksim, būtības sastāvdaļām mūs neapmierina, to tad mēs varam strādāt jau konkrētāk. Kā sīkāk mēs varam apskatīt sevi? Piemēram, es sevi ņemu. Ja? Tātad viena kārtas izvēle, kurā es esmu kā bērns, ja, jo tāds es esmu, kamēr man vecāki ir dzīvi, arī tad, ja viņi vairs nav dzīvi, es esmu bijusi bērns. Un tas vistiešāk saistās ar manu bērnību. Es kā sieva, tātad šajā brīdī, ko es vēl varu izskatīt šajā sakarā, es kā mīļākā, ja, tad es varu izskatīt es kā māte, šobrīd jau es varu izvilkt kārtu, es kā vecmamma, ja, un ko vēl, bez manas dzīves ģimenes man ir arī kaut kāda profesionāla darbība, tātad es kā profesionālis, ja, es kā uzņēmēja, kas vēl, es kā sabiedrības loceklis un es kā draudzē. Tātad katram no šīm manas būtības kaut kādām daļām, ja, jo tā ir kaut kāda loma, ja, jo vienu brīdi aizbraucot pie mammas, es esmu
meita, tad tā ir it kā tāda viena man loma. Varbūt mājās, esot savā ģimenē, man ir atkal citas lomas, ja? Nu, mēs tad it kā šajās lomās iejūtamies. Un līdz ar to tās visas ir mūsu būtības kaut kādas daļas. Tālāk mēs varam sevi vēl dziļāk iepazīt, apskatoties, piemēram, iepazīstot cilvēku miedarbību ar sevi, ja? Nu, pirmkārt, mēs izvēlkam vienu kārti, mums neapmierina kaut kāda situācija, kas mums dzīvē ir radusies. Kas šī situācija varētu būt? Esam nopirkuši gribam nopirkt kaut kādu mēbeli. Esam jau pilnīgi vizualizējuši un izplānojuši, kā tā mēbeli mums mājās stāvēs un kā viņa izskatīsies. Un esam jau apmēram iekšēji sapratuši, cik mēs varam vai cik mēs gribam par šo mēbeli samaksāt. Tad, kad mēs aizejam, piemēram, paskatāmies, kas ir, ko vispār piedāvā tirgus, cik tas maksā, izrādās, ka tas, ko jūs gribat, maksā varbūt 3 reizes vairāk nekā jūs varat atļauties. Ja? Izskatām šādu situāciju, piemēram. Tātad izvēlkam vienu kārti, kura, jūs iekšējais nodoms skan šādi, ja? Ko es izdarīju, lai šo situāciju sev radītu? Kāpēc es to pievilku? Dodam šādu iekšējo nodomu, izvilkt kārti, un tātad atrunājam, ja? Mēs kārtas velkam, aizklātās, ja? Izvēlkam vairākas kārtas, ja varbūt tā, ka šīs kārtas jums neharmonizē, ja? Tad atkal uzdodiet savu jautājumu, vai šobrīd esmu gatavs uz to paskatīties, vai arī kas cits tur ir apakšā, ja? Izejot no vairākām kārtīm, mēs atstājam tikai atslēgas kārtu, ar kuru mēs strādājam. Un ko jūt kārtas, ko es jūtu skatoties uz kārti vai kaut kā tā. Un kad jūs šo situāciju atrisināsiet un jūs sapratīsiet, kas iekšā ir tas, kas jums liek tā rīkoties. Tālāk mēs varam apskatīt atkal sevī vairākas personības daļas, kādas mums vēl sīkāk. Atkal, kādas šīs personības daļas varētu būt, ja? Piemēram, mēs dzīvē pilnīgi visi kaut kādās situācijās esam skolnieki, kaut kādās situācijās attiecībās mēs esam skolotāji. Ja? Ir konkrētas situācijas, no kurām mēs izvairāmies. Tātad tas būtu es bēgošais. Tālāk es nogurušais. Ja? Jo kā tad mēs esam tādi, kā mēs nogurstam, atkal viena kārta, mēs uzvarošais, jo mums ir dzīves sfēras un jomas, kurā mēs ļoti labi jūtamies, kurā mēs esam par sevi pārliecināti, kāda es esmu tāda, ja? Es kā gars, es kā dvēseli, tas viss ir mūsu personīgas sastāvdaļas, un visu šo te mēs tā ļoti skaisti varam apskatīt un iepazīt sevi. Ko mēs vēl pamatā varam darīt sevis labā? Mēs varam strādāt ar sajūtām. Piemēram, izvēlkam vienu kārti, dodam atkal iekšējo nodomu, kad es gribu izvilkt vajadzīgos kārtu konkrētai sajūtai. Viena kārte esošā sajūta, un otra kārta vēlamā sajūta. Piemēram, sevis pieņemšana. Ja? Tātad viena kārta es, kas tagad, kurai ir sevis pieņemšana, un es tā, kuras vēlētos būt, cik dziļi pieņemt sevi. Ar sajūtām ir ļoti būtiski viena lieta. Tur ir jāpieslēdz tā kā coachings. Skālas no 1 līdz 10. Cik
Mana sevis pieņemšana ir tagad. Jūs uzdodat sev jautājumu, cik lielā mērā es sev pieņemu tagad, no 1 līdz 10 iekšēji, ja? Kur 1 ir pilnīgi sevis nepieņemšana, un 10 ir pilnīgi sevis pieņemšana, ideālais stāvoklis. Par cik es sev pieņemu tagad, un pirmais skaitlīgs, kas jums ienāks, vai skāņa, vai cipars, vai sapratni, ka viņš ir tik, un, piemēram, tas ir 7, ja? Tad jūs pierakstat seanses sākumā, sevis pieņemšana ir uz 7, ja? Tad, kad jūs kārtas izstrādāsiet, par kuru mēs pašā beigās šo sesijas mēs parādīšu, tad noteikti jūsu sevis pieņemšana būs daudz dziļākā un lielākā mērā nekā sesijas sākumā. Tāds ir sesijas mērķis. Šādi mēs varam strādāt pilnīgi ar jebkurām sajūtām. Ņemam jebkuru sajūtu un šādā te veidā izstrādājam viņu. Šādā veidā mēs varam strādāt ar naudu. Ja? Mēs izvēlkam sevi, mēs izvēlkam tekošā esošās naudas kārti. Mēs noskaidrojam, vai naudas kārtī ir projekcijas vai nav, jo arī naudas kārtī var būt ļoti daudz un dažādas projekcijas, tās, par kurām es jau stāstīju. Varbūt valūtu projekcijas, ja? Varbūt valstu projekcijas, varbūt viss kaut kas, varbūt defaulta projekcijas. Ja? Tas viss ir jānoskaidro, vai tas ir iespējams. Ja? Un šādā veidā mēs izstrādājam arī es un naudu. Šis ir ļoti vienkārši un primitīvi. Ja? Par sevi es un nauda ir jāstrādā ļoti dziļi, ja jūs gribat šo situāciju mainīt. Noteikti par šo būs atsevišķa tēma, kā tas ir kā es to daru un kā tas būtu vēlams darīt, lai sasniegtu rezultātu, bet tas nebūs šī dienas saruna. Tāpat mēs varam strādāt ar veselību. Ja? Piemēram, es neesmu vesela, man ir kaut kāda tur slimība. Ja? Viena kārts es tagad, ja? Un pārējās kārtas, ko mēs izvēlkam, ir tātad slimības simptomi. Mēs savus simptomus zinām, ja? Tātad viens simptoms, viena kārta, otrs simptoms. Un atkal mēs runājam par jūtām emocijām. Atkal attiecībā par veselību būs pilnīgi atsevišķs informācija, ko jūs varat jau dziļākā mērā ar šo te savu veselību, lai uzlabotu darīt. Tas atkal nav tāds īsts stāsts. Ko vēl mēs varam ar metaforiskām kārtēm izskatīt? Mēs varam izskatīt jebko, kas saistās ar mūsu nākotni. Kā tas ir? Kā vispār strādā lietas, kuras mēs nezinām, par kurām mēs baidāmies. Piemēram, ir iespējams, kaut kā dzīvē ir sakārtojies tā, ka mums ir jāmaina dzīvesvieta. Un mēs īsti nesajūtam sevi, nesadzirdam sevi, jo katra dzīvesvieta mums ir kaut kāda iekšēja harmonija procentuāli no 1 līdz 100. Un, protams, jo mums šī te harmonija ir augstāka, jo mums ir lielāks iespējas veiksmīgāk iedzīvoties un šajā dzīvesvietā aklimatizēties un laimīgāk dzīvot. Tātad, ja mēs sevi nedzirdam, tas ir arī viss ļoti normāli, bet tā kāds mums ir tagad pat labam dzīvesveids, mēs izvēlkam kārti. Labi, šo es gribu nodemonstrēt, lai saprastu principā, cik tas ir vienkārši. Tātad, šajā brīdī es dzīvoju Latvijā, bet es paskatīšos, šeit tad kaut kad es esmu paanalizējusi, kā būtu, ja mainīt, piemēram, dzīvesveidu. Tad es esmu, domājusi par to, kā būtu, piemēram, dzīvot Zviedrijā, ja? Kā būtu varbūt dzīvot Norvēģijā, Anglijā, es esmu paciemojusies pie saviem radiem, un es esmu apmēram sapratusi, kā es jūtos un kāda man varētu tur būt dzīve. Ja? Sāksim ar to, ka ja es vēl joprojām dzīvoju Latvijā un labi jūtos un esmu pietiekoši piepildīta un laimīga, tas nozīmē, ka harmonija ar šo valsti jau man ir ļoti augsta, ja? Vai pat 100%. Bet
Ja dzīvē ir situācijas, kurā šī valsts ir jāmaina, tad es viņu varu izskatīt. Nu, tad sāksim. Es tad noteikti ar alter ego gribu izskatīt šo te harmoniju ar kaut ko. Vislabāk vilkt ir aizklātas kārtas. Tātad man ir kaut kas, tad dzīvesvieta ar šādu savu valsti. Jūs varat izvilkt, piemēram, jūs gribat sasniegt konkrētu mērķi. Es tagad izvēlku vienu kārti, kā es tagad jūtos, kāds ir mans jūtas emocijas. Un otrs, jūs gribat sasniegt kaut ko vēlamā, sasniegtā, tātad situācija. Izvēlkat vēlamā sasniegtās situācijas kārti. Ļoti bieži jau paskatoties vienu uz šīs kārtas ir skaidrs, ja, kad tas nav vajadzīgs jums, ka tas nav priekš jums. Ja jūs vēl to nesaprotat, ja vēl šī kārta īsti to nerāda, ja, tad noteikti jūs, tad tajā brīdī, ka ieskatīsieties kārtī un uzdosiet jautājumus, ko jūt šī kārts, ja, tad jums jau noteikti būs skaidrs, ka tas vai nu nav jādara, vai nu ir jādara. Ļoti bieži ir tā, ka tas nav jādara tādā veidā. Tad uzdodot jautājumus, vai šim ir šķēršļi, vai man tas kaut kā jādara savādāk, izvākot šķēršļu kārtas, jūs šo situāciju sev varat harmonizēt. Ja? Tas viss ir iespējams izdarīt. Tātad mans šobrīd izskatām šo situāciju, ja, tad es un vēlamā dzīvesvieta ar Norvēģiju. Kā mēs sākam savus seansus? Tātad, pirmkārt, ļoti svarīgi, ja jūs strādājat pats ar sevi, nevis ar procesoru, tātad ar cilvēku, kas šo procesu vada, tātad terapeitu, ir jādara tas ar diktafonu. Lai jūs pēc tam pārklausieties, dzirdat, ko jūs runājat, jo ļoti bieži, tad, kad ir runa par jūtām un emocijām, jūs nedzirdat, ko jūs runājat, jūs vienkārši liekat ārā, bet tas jums līdz neaiziet līdz apziņai. Tātad ir diktafons, kur jūs vēlāk pārklausties, un jums atkal rodās skaidrība. Otrakārt, nākamais mēs analizējam kārti. Tātad es dodu sev iekšēju nodomu, jo dzīvē vissvarīgākais cilvēkam ir viņa pieņemtais iekšējais nodoms. Izvilkt pareizo kārti, muskuļu testu, es strādāju ar muskuļu testu, un es pārjautāju, vai šī ir pareizā kārtas. Ja, man rāda, ka šī ir pareizā kārtas. Tātad kārtas atveram. Un mēs sākam ar kāršu aktivizāciju. Ja? Aktivēt kārti nozīmē runāt par to, ko jūt kārts. Ja? Nu, tātad, ko jūt kārts? Kārts jūt iekšēju mieru, ja kā jūtās kārts vai kā es jūtos redzot uz šo kārtu. Varbūt tā, šajā brīdī šī situācija man nav traumatiska. Ja runa par traumatiskām situācijām, tad labāk ir runāt par to, ko jūt kārts, un jūs tā kā esat vēroties no malas. Ja, tas jūs tieši neskar. Bet man būs vienkāršāk izskatot par nākamo dzīves vietas izvēli, Zviedriju, tātad, ko es jūtu skatoties uz kārti? Nu, es jūtu lielu mieru, es jūtu pašapmierinātību, es jūtu iekšēju siltumu, man viss ķermenis ar iekšēju siltumu, tā kā pārklājas, tā kā izstaro, jā, tad iekšējais miers ir pat lielākā, būtiskākā emocija šinī un sajūta šinī kārtī. Es skatoties uz šo kārti redzu, tātad bez mieru iekšēju siltumu, es redzu iespējas, kur es redzu iespējas pilnveidoties, un kas notiek, ja es iekšēji pilnveidojos. Kā tas notiek, kā notiek šī iekšējā pilnveidošanās? Harmoniski man un harmoniski attiecīgajā valstī.
Jā, tas notiek viss harmoniski. Ko vēl es redzu, skatoties uz šo kārtu, ko vēl es jūtu, skatoties uz šo kārtu, kāds vēl ir manas emocijas? Ir nedaudz iekšējais satraukums. Kāpēc man ir šis iekšējais satraukums? Satraukums vienkārši ir kā nezināmā. Skaidrs. Ko vēl es redzu, skatoties uz šo kārtu? Es redzu man harmoniskas krāsas, baltu, dzeltenu, zaļu. Tātad, ko man šis krāsas liecina? Šīs krāsas man liecina par pareizu pasaules uztveri dzīvojot šajā valstī. Vēl es skatoties uz šo kārtu redzu sakoptu, šis valsts kārts ir sakopts, tas nozīmē, vīrietim skaista frizūra, sakopta vārda, jā, tātad, līdz ar to, tātad šī te valsts struktūra ir sakārtota, un tā ir harmoniska man, jā. Pamatā man iekšējās ķermeņa sajūtas ir dziļš siltums, dziļš miers. Tas nozīmē, ka es, protams, ar ķermeni testu varu pārbaudīt, vai harmonija ar šo valsti ir man lielāka par 50, lielāka par 80 vai 100%. To mēs visu varam izdarīt, jā. Labi, es paņemu šo kārtu nost. Tā ir viena versija, kuras varētu, piemēram, kaut kādu iemeslu dēļ, man jāmaina dzīves vieta, mainās kaut kā dzīves situācija, kuras vēl varētu dzīvot. Ja? Esmu šeit tad padomājis par to, kā būtu dzīvot Norvēģijā. Ja? It sevišķi tad, kad varbūt neiet tik viegli, ja? Mūsu balēviņi ļoti daudz pasaulē ir kaut kur aizbraukuši, un citi labi dzīvo, citi nevisai. Atkal mēs neesam ieklausījušies sevi, savu harmoniju neesam dzirdējuši. Bet tagad es izskatīšu otru, tad atkal iekšējais nodoms. Ja? Iekšējais nodoms. Es gribu izvilkt pareizo dzīvesvietas maiņas kārti valstī Norvēģijai. Tad kārts ir izvilkta. Pārbaudām mūsu testu. Kāds ir mans, jā? Kāds ir mans, nē. Šī ir pareizā valsts maiņas kārta Norvēģijā. Jā. Mūsu tests rāda, ka jā. Es drusciņi paņemšu šo pirmo kārtu, Zviedrijas kārti nost. Vispirms es gribu teikt to, ka es pastāstīšu par to, kādas mans iekšējais ķermeņa sajūtas, jo tas arī ir ļoti būtiski. Mūsu ķermenis zina visu par jums. Mēs tikai viņu nesajūtam. Un iekšējās ķermeņa sajūtas ir pamatā tās, kas jums par kaut ko liecina. Tas iekšējais miers, kas bija pirmā kārtī, teiksim, ja mēs vienkārši skatāmies uz šīm kārtīm, uz šo veco cilvēku vīrieti un uz šo bērnu, mums liekas feinā kārta noteikti interesantāk šis bērns. Tas tā vizuāli. Taču, tad, kad es dodu sev iekšēju nodomu, ko jūt šī kārts vai ko jūtu es, skatoties uz šo kārti, situācijā, kurā es izvēlos sev nākamo dzīvesvietu Zviedriju, es atvainojos Norvēģiju, tad pirmkārt ķermenis ir tas, kas dod simptomu. Un man ir iekšējais satraukums. Ja? Man ir iekšējais satraukums un krūts, it kā ir tāds karsts. Tas nozīmē, ka tas ir viens simptoms, ka ir izvēles tam šim divām kārtēm, tad es uzreiz saprotu, ka ar šo kārtu man jābūt uzmanīgākai. Ja? Tātad, ko es jūtu, skatoties uz šo kārti, kurai var būt man nākamā dzīves vietas izvēle un tieši valstī Norvēģijai. Kaut kāds brīdis man ir vajadzīgs, lai es rezonētu ar šo kārtu, lai es ieskatītos viņā. Šī kārtas
es jūtos tāda kā zem palielināmā stikla, tātad es saprotu, ka man īsti neusticās. Un tad, kad es šos vārdus runāju, īstenībā mans ķermenis ar šo iekšējo uztraukumu it kā vēl pastiprina, tad es pareizi redzu. Tātad man iekšēji man neusticās, mani vēro. Ko vēl es redzu, skatoties uz šo kārti? Es redzu, tīri fiziski, es redzu, ka šai meitenei ir sasieti mati asti, un es redzu, saprotu, ka cilvēki šai valstī jūtās mazliet sasieti kaut kur iekšēji nebrīvi. Un tas laikam nav tas, kas man harmonizē. Es redzu zilas krāsas, tātad daba un viss, kas ar to ir saistīts, ir tīra, it kā svaiga. Tātad es jūtu it kā sev vērtību lielu, ja, tātad šo te varbūt tīro dabu, ja. Tas ir plus šai kārtī, ko es redzu. Ko es vēl redzu šai kārtī? Es šai kārtī redzu tādu kā, es redzu šķelmi šajā sejā meitenei, ko liecina šis šķelmīgums. Jā, atkal viņa neusticās, viņa neusticās man. Ja? Viņa man liek izdarīt ļoti daudz. Viņa man liek ļoti daudz izdarīt, lai viņa man uzticētos. Tātad, ko tas nozīmē? Lai es iedzīvotos šai valstī, man būs jāpieliek ļoti lielas pūles, lai šī valsts man pieņemtu. Ja? Lai viņa man pielaistu tuvāk, bet atraisīties viņa man vienalga nelaidīs, tāpēc, ka mati ir sasieti tātad šādā, zirgastē sasieti diezgan cieši. Ko es vēl redzu, skatoties uz šo kārtu? Es redzu mazliet tādu kā divkosību šai meitenes sejā. Kāpēc divkosību? Viņa it kā no vienas puses pieņem apkārtējo pasauli, tātad viņi pieņem emigrantus, šī valsts. Es vienkārši sasaistu visu kopā. Un no otras puses, tātad viena puse ir viņi pieņem, viņi parāda, ka viņi pieņem, bet no otras puses viņi viņus izmanto. Tiešām tā tas ir. Jā. Tātad man ir skaidrs, ka šajā valstī brīvi justies es nevarēšu, ka šajā valstī man būs ļoti daudz jāizdara, lai es kļūtu par savējo, ka šajā valstī man no vienas puses kaut ko man dos, bet no otras puses ņēmas. Divkosīgi tā. Jā, tā sapratne man ir. Tas pa lielam ir viss. Jā, kaut gan valsts ir sakārtot, to var redzēt ar svaigu, ar tīru infrastruktūru, ja? Krāls dominējošas ir labi skaists, matu sakārtojums ir skaists, tad tur viss ir ļoti sakārtots. Bet man ir vajadzīga kaut kāda brīvība, visticamāk, rīcībai, darbībai, un tātad tas ir tas. Principā ir tā, ka es jau iekšēji ar ķermeņa sajūtām uzreiz sapratu, ja, ka ja man ir iespēja izvēlēties, tad noteikti, ja, šī dzīvesvieta ir Zviedrijā, būs noteikti ļoti augsta harmonija, var pārbaudīt ar citu.
nekā šī dzīvesvieta Norvēģijā. Ja? Labi, tas būs, es jums vienkārši parādīju, kā jūs varat strādāt ar nākotni. Kāpēc ir ļoti būtiski strādāt ar nākotni? Strādāt ar nākotni tajā veidā, ka nevis ejot pie zilniekiem, kurš jums uzliek tādu kā kodu, jo viņš tikai redz kaut kādu vienu situācijas risinājumu, viņš neredz, kas jums ir iekšā. Ja? Un, lai neuzlikt šos kodus, tad tas, kas jums ir nezināmais, piemēram, kā rīkoties, aizbraucot tur un tur, ja? Vai es drīkstu darīt to un šito, ja? Jo jūs ilgstošāk par to runājat, jo jūs ilgstošāk par to domājat, jums pazūd enerģija. Un šī enerģija, kur jūs atdodat šai situācijai nezināmajai, principā dzīvē jums noder daudz kur citur, dzīvojot šeit un tagad. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka tikai emocijās un jūtās ir enerģija. Un ja jūs piesaistat sevi domām, domājot par kaut ko, tad jums apakšā ir jūsu jūtas un emocijas, jūs izmētājat savu enerģiju nevajadzīgi. Bet kaut kādās situācijās, kaut kādām konkrētām lietām jums šī enerģija pietrūkst. Ja? Darbs ar personības šķautnēm ir jau daudz savādāks. Ja? Labi. Izskatīsim atkal ļoti ātri, es neiedziļināšos, es vienkārši parādīšu 3 personības šķautnes, izvilkšu ārā, ja? Un parādīšu atkal, kā jums vajadzētu šo te procesu tātad veidot. Ja? Es gribu izvilkt iekšējo personības šķautni, iekšējo bērnu. Tātad, tā ir viena kārta. Es gribu izvilkt personīgu šķautni iekšējo vecāku. Bērns vecāks. Šī ir pareizā kārtas. Un es gribu izvilkt iekšējās personības šķautni es pieaugušais. Tā, un šīs ir īstās kārtas. Es ar muskuļu testu esmu viņus pārbaudījusi. Tātad mēs kārtas atveram, es bērns, es vecāks, es pieaugušais. Ja? Par to, es nestāstīšu tagad par to un neanalizēšu to, kā jūtās šī kārtas vai kā es jūtos redzot uz šo kārti vai ko es redzu šajās kārtīs. Par to mēs jau esam runājuši, bet es jums rādīšu tieši, kā šis process būtu vēlams vadīt. Ja? Tātad atkal diktafonā mēs rakstam iekšā visu to, ko mēs runājam, jo tagad arī par šo Zviedriju un Norvēģiju viens ir tas, ka es izrunāju, es tagad pārklausīšos un es vēl kaut kādu niansu vēl atradīšu, kas man būs ļoti būtiski lēmumu pieņemšanā, piemēram. Pirms mēs kārti aktivizējam, mums būtu jāpārbauda, vai kāršu stāvoklis ir pareizs. Tāpēc viņš var būt dažāds. Ja? Viņš var būt šāds. Ja? Parasti šīs iekšējās personības šķautnes nestāv kopā, viņas harmoniski nesadarbojas. Atkal, kā vienkāršāk, ja jūs muskuļu testu nepārbaudat, kā vienkāršāk to saprast. Pavākot kārti nost, kaut kur tālāk, jums varbūt ir iekšējais miers, pievākot kārti tuvāk, jums ķermenis rada nepatīkams impulss, tas nozīmē, ka nedrīkst šo kārtu pievilkt tuvāk, viņai tur nav vietas, pagaidām viņa tur nav. Tātad jūs iekšējais bērns tur nevar būt, viņš nav tur. Ja? Ļoti bieži kārtas ir viens otrai virsū, ja? Un atkal kā viņas jūtās. Ja? Tā kā ir jāatrod atkal konkrēts, pareizais stāvoklis, ja, jūsu personības šķautnēm. Man šobrīd ir šāds stāvoklis, kad man ķermenis jūtās mierīgs. Ja, es esmu šos procesus ļoti daudz darījusi, tāpēc man tas ir vienkārši. Jums tas paprasīs kaut kādu konkrētu laiku, un tas viss ir normāli. Ja. Tātad, kad mēs aktivizējam kārtas, mēs izrunājam, izstāstam, ko jūt kārtas, vai ko jūs redzat, kā kārtas jūtat, vai ko jūs redzat kārtīs. Visu par emocijām jūtām, izrunājam. Un
Tad ir kāršu miedarbība, ja, ar ko šis iekšējais bērns vislabāk saprotās ar iekšējo vecāku vai ar iekšējo pieaugušo. Ja. Tālāk, kad mēs to esam, kāpēc, uzdodam jautājumu, kāpēc tas tā notiek, ja, un tur tiek nests ārā ļoti daudz kas, ja. Tur bieži vien paceļās uz bērnības, paceļās uz traumu. Bet ko es jums gribu teikt par šīm traumām? Es pieņemu, ka strādājot pats ar sevi, smadzeņu sistēma mūs aizsargā, un viņi mums tajos brīžos, kad jūs būsiet tuvu šīm te traumām, smadzeņi kaut kur aizvedīs jūs nostāk, jūs, teiks iekšējo pietiek, ka jūs tās visu izdarījuši, ja, ka jums vajag ķerties pie nākamās kārtas, smadzenes neļauj jums sev nodarīt pāri. Un pat tikpat, cik apakšā ir daudz un dziļas traumatiskas situācijas, traumas no iepriekšējiem iesojumiem, no jūsu dzimtas nāk līdz arī uz visām šīm te lietām, no jūsu bērnības, nerunājot par apzināto dzīvi, tad jūs vienkārši aizdīs projām. Un ko šādā veidā izrunājot par šīm te kārtīm, jūs iegūsiet? Pirmkārt, jūs sāksiet saprast, kas tad jums iekšā notiek, kas tad tas vispār ir, jā, ar jums. Un tad jau tas ir kaut kāds iekšējais dialogs, tā jau kaut kāda iekšēja harmonija. Tātad jums pašai atļaus pašam izdarīt tik, cik, lai jūs nenodarītu pāri, bet arī tas jau ir ļoti daudz. Ja? Tātad, ko jūt iekšējais pieaugušais pret bērnu un pret vecāku un tā tālāk. Tātad mēs apspēlējam šo te kāršu miedarbību. Tik tā mēs sarunājamies, mēs veidojam šo dialogu, kamēr jums liekas, ka viņi ir izrunājušies un šie te iegūstat kaut kādu iekšējo harmoniju. Ja? Tad šajā situācijā vislabāk ir uzdot jautājumu, vai visi jūs šajā bildē apmierina. Ja? Un atkal jūs kārts tik tālu bīdat un virzat, ja? Līdz jums tas liekas pieņemam, jā, tas, kā šīs te kārtas stāv, jā, jā. Atkal ieklausieties ķermenī, ja jums nepārvalda ķermeņa testu, jā, bet tad, kad jums ir iekšējais miers un tāda laba sajūta, jā, tāda harmoniska sajūta, tad tas varētu būt tā kā harmoniska situācija, jā. Tātad, ja nav šī te iekšējā harmonija, tad uzdod jautājumu, kas neapmierina, ja? Kura seja neapmierina. Ja? Ja neapmierina kaut kāda seja, piemēram, man var būt šī tāda seja vairs. Pēc tam, kad mēs esam izrunājušies, man šāda seja neapmierina, es gribu izvilkt citu seju iekšējam, tātad vecākam. Tas ir tikai mans piemērs, es viņu neesmu strādājis, es neesmu izrunājis, es vienkārši rādu, ja. Ja izvāk citu personāžu, tad atkal, kur viņš stāv, kā viņš miedarbojas ar pārējiem, ko jūt pārējās kārtas, kad ienāk iekšā jauns personāžs, ko viņas par to domā. Tātad, kas notiek? Mēs attīram savu mentālo un emocionālo plāksni, mentālos emocionālos ķermeņus. Tad, kad mentālie emocionālie ķermeņi attīrās, mainās mūsu fiziskā pasaule. Tā tas notiek. Ja? Tas notiek viennozīmīgi. Tad, kad mēs ejam pie šiem te dziedniekiem, sāksim ar to, ka visiem problēmas kaut kādā brīdī rada mūsu veselību, un ja mūsu ceļš ir, lai saņem palīdzību no dziednieka, ko tad dara dziednieks? Tad, kad jums ir daudz enerģijas, kuri ir ar negatīvu vērsts pret jums, vai jūs pats esat ļoti ilgstoši negatīvas jūtas un emocijas sevī akumulējas, veidojot pats sev šos te blokus, tad, kad šie te enerģētiskie sablīvējumi melnie ir ļoti smagi, viņi vienkārši sāk jūs fiziski nīcināt ārā, un tad jūs sākat slimot. Ko tad šis te dziednieks bioenerģētiķis dara? Viņš attīra enerģētisko plāksni. Attīrot enerģētisko plāksni, kaut kādā brīdī jums ir veselības uzlabojumi. Jums fiziskais ķermenis jūtās labāk. Taču,
Ja jūsu iekšējā pasaule nemainās, jūs varat iet katru nedēļu pie šī dziednieka, viņš var jūs tīrīt, pucēt enerģētiskajā plāksnē, jums atkal paliek vieglāk, un līdz kaut kādam brīdim, ja jūs iekšējā pasaule nemainās, tad nekas nemainīsies. Šādā veidā mēs strādājam tīrot savu iekšējo pasauli, mēs tīram paralēli savus plānos ķermenīšus, mentālo, emocionālo un pat garīgo plāksni. Līdz ar to šis veids un forma, kā mēs palīdzam, ir daudz noturīgāks un stabilāks. Ja? Nu, ko es vēl šajā situācijā gribu teikt? Mēs vēl varam uzdot savu jautājumu, piemēram, šajā situācijā, kurš vai ir saspringuma centrs. Ja? Nu, man, piemēram, liekas, ka tas varētu būt iekšējais bērns. Tur ir jābūt sesijai, es vienkārši rādu procesu. Ja? Tā tad, nu, ko es vēl varu uz to, vai ir kaut kas tāds, kas var mainīt šo saspringuma centru uz ideālo pusi. Ja? Nu, atkal, tas varētu būt kaut kāds stāvoklis, ja? Kad šis iekšējais bērns grib būt, piemēram, vidū. Ja? Nu, tagad, kad viņš ir vidū, atkal, kā viņš jūtās, ko jūt iekšējais pieaugušais, iekšējais bērns. Saprotiet, tas visas nav sīkumi, tie visi nav sīkumi, tās nav sīkas leciņas. Tas ir ļoti, ļoti būtisks dialogs, kas jums ir vajadzīgs iekšā. Ja? Nu, pamatā uz šo brīdi tas ir viss, ko es jums gribēju teikt un pastāstīt par pašiem pamatprincipiem, ko jūs varat darīt savās dzīvēs ar metaforiskām kārtīm. Vēl. Ja, piemēram, kaut kādās situācijās, atcerieties stāstu iepriekš, bet es vēl gribu dot akcentu. Ja? Mēs dzīvēs traumas iegūstam tajos brīžos no kaut kādām situācijām, kad mums pietrūkst enerģijas. Tātad, kas ir enerģija? Enerģija ir resurs, kad mums nav resursu. Tikai tad mēs viņas iekšēji sevi saglabājam kā traumas, jo mēs neesam tikuši ar šīm situācijām galā. Un veidojas negatīvas emocijas un negatīvas jūtas, kas tālāk atkal paralizē mums kaut kura mūsu rīcību un darbību. Mēs šajās visās metaforisko karšu seansos varam piesaistīt sev resursus. Mēs varam piesaistīt sev resursus no arhetipiem. Tātad mēs varam piesaistīt resursus no emocijām, ja, dodot viņiem vajadzīgo tātad īpašību, ja? Un mēs varam piesaistīt resursus no portāliem. Arī šīs kārtas, paskatoties uz šīm kārtiem, mēs kaut ko redzam, kas ir šai kārtī, jūtam, kas ir šis resurs un kas mums būtu vajadzīgs. Ja? Noteikti atcerieties, tad, kad izskatiet sevi kaut kur, ir iespējams paņemt resursu, ja jūs jūtat, ka šis resurs jums ir vajadzīgs un šis resurs jums pietrūkst. Nu, tas ir tātad pamatā viss. Es gribu teikt, ka šādi sadarbojoties ar metaforiskām kartēm, jūs noteikti panāksiet sev harmoniskāku, piebildīgāku, laimīgāku dzīvi. Taču, ja jūs gribat tā nopietni un kardināli atrisināt savas situācijas, ātri sev nedodarot pāri, neesot izsists ilgstoši no dzīves, jo tad, kad jūs ielienat kaut kur tur, kur jums ir sāpīgi, jūs varat ļoti ilgstoši visā tajā būt, bet tas terapeits tad ir tas, kas vada šo procesu, kas zina, cik tālu ir jāatstrādā lietas, jā, jo es gribu pateikt, ka apakšā kārtī, kurā ir lādiņš, pirmkārt ir jāmāk saprast, kur ir šī kārts, kur ir atslēgas kārts, ir līdz 12 situācijām, kuras mēs varam izskatīt, no kurienes nāk lādiņš. Atkal, tur ir viss kaut kas, tā ir tā terapeita meistarība, un tikai aizrogoties līdz pamatu būtībai, pirmajai traumai, pirmajam instinktam, mēs izdziedinām tātad visas iespējamās nākošās situācijas. Ja?
kā es šīs te kārtas un darbu pašam ar šīm te kārtīm varētu salīdzināt. Nu, piemēram, tad, kad jūs jūtaties slikti, jūs neesat vesels, ja jūs aiziesiet uz aptieku un nopirksiet kādu kaudzīti ar uzturbagātinātājiem, nu labiem, es pieņemšu jaudīgiem, tad noteikti jūs kaut kādā brīdī jutīsieties stiprāk, spēcīgāk. Tas ir šis te jūsu pašu darbs ar metaforiskām kartēm. Bet, ja jūs gribat būt veseli un maksimāli ātrākā laikā, lai jūs dzīvē varat daudz ko izdarīt, tad, protams, ir jāmeklē palīdzība no malas. Tas pat arī šeit, ja jūs gribat kaut ko mainīt kardināli, stipri un konkrēti, tad ir jāatrod cilvēks, kas to visu ar jums izdarīs. Ja? Es negribu teikt, kā tas notiks vienā brīdī, bet jūs atnākt viens seans un čiks jūs dzīve mainās kardināli. Nē, tur būs vajadzīgi vairāk seans, kā jūs sapratāt. Tur ir jāstrādā ar iekšējais pamatos, ar iekšējās personības šķautnēm, un tad tālāk mēs sākam sitināt tās lietas. Nu, kā es teicu par naudu un par veselību, tas ir atsevišķi stāsts. To es jums parādīšu, ko jūs jau varat darīt un kā tas vispār būtu jādara. Ko? Man prieks, ja kāds noklausies man līdz galam, tad jūs sevi pietiekoši ir liela sevis mīlestība, lai kaut ko darītu savā labā. Nu, ar to šajā brīdī es no jums gribu atvadīties un pateikt jau uz redzēšanos.